No tā, ko ēdīs lopi, lielā mērā ir atkarīga arī mūsu gaļēdāju veselība. Gribat uzzināt, kā izvēlēties īsto lopbarību kūtī mītošiem dzīvniekiem? Krīze nevienmēr nozīmē darbinieku atlaišanu, lai uzņēmums varētu izdzīvot. Ir arī tādi uzņēmumi, kas krīzes laikā spēja attīstīties, tāpēc darbā jāpieņem jauni darbinieki. Viens no tādiem ir uzņēmums Baltic Feed, kas nodarbojas ar lopbarības ražošanu, proti rūpējas par to, lai kūtīs mītošajām govīm, cūkām un citiem lopiņiem būtu pieejama kvalitatīva pārtika. Savukārt tas ietekmē lopkopības produkcijas, piemēram, piena, gaļas un olu kvalitāti. Tā mūsu atšķirība varbūt ir tā, ka pirmkārt mēs esam vietējais ražotājs, mēs ražojam arī vietējam tirgumu, vadoties no vietējās barības bāzes un attiecīgi apstākļiem. Otra lieta ir tā, ka uzņēmums ir apguvis īpašu minerālu vielu maisījumu ražošanas tehnoloģiju, kas nozīmē, ka mēs varam ražot granulētu produktu ar labākām garšas īpašībām un labākām tehniskajām īpašībām. Tas nozīmē, ka viņš, piemēram, mazāk put vai vieglāk ir dozējams kādā dozēšanas iekārtā. Baltic Feed strādā mūsu valsts iedzīvotāji. Arī galvenais noieta tirgus uzņēmumā ražotajiem produktiem ir Baltija, kā arī Skandināvija un Krievija. Tā kā uzņēmums savām vajadzībām izmanto tikai augstākās kvalitātes izeivielas, piemēram, vitamīnus un aminoskābes, tās tiek iepirktas no starptautiskiem piegādātājiem, kuri veic piegādes līdzīga profila uzņēmumiem visā Eiropā. Receptes izstrādā produktu attīstības vadītājs, un viņam allaž jāpaturprātā, ka to galvenais uzdevums ir nodrošināt dzīvniekiem lielisku veselību. Ja barība paredzēta, piemēram, cūku fermai, ir ļoti svarīgi, lai tā dzīvniekiem ļautu arī sasniegt maksimālo svaru iespējami īsākā laikā. Savukārt tā kā govīm fermās svarīgs ir pēc iespējas lielāks izslaukums, barībai jāspēj nodrošināt arī tas. Izeivielas vispirms tiek automātiski sasvērtas un tad nonāk galvenajā maisītājā, no kura tālāk ved 3 ceļi. Pa vienu uz fasēšanu ceļo sausie maisījumi, kam nav nepieciešama šķidruma pievienošana, uz otru dodas tie maisījumi, kam nepieciešams pievienot šķidrumu, lai mazinātu putekļainību un uzlabotu garšas īpašības. Savukārt trešais ceļš paredzēts maisījumiem, kas tiek granulēti, proti tiem pievieno lielāku daudzumu šķidruma un saveļ granulās, bet vēl pēc tam sijā, žāvē un dzesē. Pēcāk gatavā produkcija tiek fasēta vai nu mazajos maisos, kur ietilpst 20 un 25 kg, vai arī lielajos maisos ar tonnas ietilpību. Nu atliek vēl uzlīmēt iepakojumiem etiķetes, salikt uz paletēm un ievest noliktavā. Šeit tiek uzglabāti gan pašu saražotie, gan no Somijas, Zviedrijas, Holandes un Vācijas importētie produkti. Barību pēc tam ceļo uz nelielām zemnieku saimniecībām, gan uz industriāliem uzņēmumiem – gaļas, piena un olu ražotājiem. Darbs ražotnē notiek 2 maiņās, un vienas maiņas laikā iespējams saražot 25 tonnas barības. Būtiski, ka šogad ražošanas apjomi nav samazinājušies. Mūsu veiksmes formula ir pirmām kārtām profesionalitāte. Otrs, tas, ka mēs cenšamies izmantot vismodernākos risinājumus savā ražošanā, arī loģistikas plānošanā, teiksim, pārdošanas tīkla attīstībā un tā tālāk. Visam atslēgas vārds ir, es domāju, efektivitāte un darbinieku attieksme. Maz svarīga nav arī produkcijas cena, kas spēj veiksmīgi konkurēt ar ārvalstu ražojumiem. Mēs, protams, esam lepni, ka mēs ražojam gan Latvijas tirgumu. Jāsaka, ir arī ļoti liels lepnums pārstāvēt uzņēmumu, kas darbojas starptautiskā vidē. Es vienmēr ar lielu lepnumu stāstu arī par uzņēmumu gan Lietuvā, gan Igaunijā, gan Somijā, Zviedrijā. Un es patiešām esmu pārliecināta, ka mēs darbojamies pēc labākiem starptautiskajiem standartiem un prasībām.